Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzejā nu pat notika piemiņas pasākums Šķirts no dzimtenes un mājām, kurā visiem klātesošajiem bija iespēja klātienē uzklausīt traģiskos notikumus piedzīvojušo stāstījumu, dzirdēt par režīma nežēlību, ciešanām un vienlaikus spēku un pārliecību, kas ļāva izturēt. Savos personīgajos piedzīvojumos dalījās Daugavpils politiski represēto kluba biedri. Mēs izdzīvojam, trīs bija tā mira cilvēki, bet paldies mammai, mums trijiem neviens nenomira. Represēto kluba vadītāja ir dzimusi svešumā un kopā ar ģimeni atgriezusies vēl 6 gadu vecumā. Tomēr arī viņai agrās bērnības atmiņas ir neaizmirstamas. Daudz ko atceros no turienes. Pat citreiz smējos. Es atceros tur vairāk, kā dzīvojot, nekā šitie, ko vakar darīju. Kā bija dzīvojam. Paldies Dievam, visi mēs atgriezāmies. Известно, вся гимена Казбея, весь отгрызаемся. Для меня этот день значит многое. С одной стороны, это... Man šis laiks nozīmē daudz. No vienas puses tā ir nodzīvota dzīve, tās anomālijas un ciešanas, bet no otras puses mēs tagad esam gandrīz tādos pašos apstākļos kā toreiz. С другой стороны, теперь мы попали почти в те же условия. Nežēlīgajās represijās cieta daudzi daugavpilieši, un viņi izdzīvoja un atgriezās dzimtenē. Viņi aiziet cits pēc cita, tādēļ ir ļoti būtiski, ka tieši jaunieši uzzina patiesību no baiso notikumu acu lieciniekiem. Услышав так то, как они это все пережили, с трудом понимаю, как они это вообще в принципе могли пережить. Эти рассказы, они просто за сердце. Это было, честно, душераздирающе. Я бы не хотела жить в то время и rada, что я это не пережила. Šodienas mēs dzīvojam daudz labāk nekā tajos gados, ka mums ir tas, kā viņiem nebija. Mums nav jāsaka, nav jāžēlojas, ka mums kaut kā nepietiek, jo viņiem bija daudz grūtāk. Viņam bija grūti dzīvot tajā laikā, ka viņi izturēja to. Tas ir liels gods priekš mūsu valsts. Abi lielākie represiju viļņi smagi skāra daudzas Daugavpils un novada ģimenes. 1941. gadā tika izsūtīti 745 daugavpilieši. Savukārt 49. gadā, kad represijas skāra galvenokārt lauku iedzīvotājus, no Daugavpils apriņķa kopā tika izsūtīti 1468 cilvēki. 25. marts aizvien atgādinās par viņu smago likteni.